Īpaši būtu laikam jāuzsver tas, ka nosaukums netiecas metaforiski paziņot to, ko mēs jau tāpat visi zinām, ka reiz mēs tur visi nokļūsim, bet gan tieši pretēji norāda uz to, ka kapi ir vieta, kur mēs ļoti bieži esam kopā, būtam dzīvi. Turklāt esam kopā gan ar saviem aizgājējiem, gan arī vienkārši kopā. Un tas ceļš, kas noiets līdz šai grāmatai, kuru es gribētu raksturot pirmkārt kā ideālu kapa kopiņas formātu. Protams, mēs viņu lasīsim horizontāli, kas vairāk atgādinās kapa plāksnīti. Un tomēr tas, manuprāt, ir lieliski izpildīts kapa kopiņas formāts. Un ceļš uz šo grāmatu ir bijis ārkārtīgi garš. Tas ir saistīts gan ar Mārtiņa Grauda fotogrāfa darbību, gan kaut kādā ziņā arī režisorisko darbību, jo pie idejas sākt fotogrāfēt kapus, viņš nonāca caur ideju filmēt kapus. Tas ir nācis caur teātri, un šajā grāmatā būs arī dokumentēts tas, kā un kāpēc tapa Jaunā Rīgas teātra izrāde. Un beigu galā tas ir nācis kā ļoti ilgs mēģinājums atrast to pareizo kodu, kā varētu teikt šajā grāmatā, lai tā nebūtu līdzīga nec ģimenes albumiem, kuros visi ieliek labprāt tās skaistās bildes, kur visi atkal dzimti ir kopā un var nobildēties kapos. Nec arī tā zinātniskajai grāmatai, kur iznāca pirms kādu laiku un kur atkal citādā veidā pavisam interpretē to. Un man liekas, ka tas rezultāts ir sasniegts tādēļ, ka, kā man satiek idioti neatlaidībā, autors kopā ar dizaineriem Rūtu Briedi un Artu Briedi, kurus mēs pagaidām vēl neredzam, bet tā kā Rūta jau parasti no šīs ēkas ir vērojusi Mārtiņa kapus pa bibliotēku loku, kā viņa mums paskaidroja. Un ir arī grābus lapas tajos kapos. Jā, grābus. Tad viņi droši vien arī parādīsies. Un bija vēl citi cilvēki, kas iesaistījās šo vizuālā kodu meklēšanā. Es domāju, ka Mārtiņa varētu to drusku pakomentēt vispirms. Jā, paldies. Tas viss sākās tālajā 2008. gadā. Es biju atgriezies no ceļojuma un meklēju, ko varētu darīt vietējā vidē. Ceļš man aizved līdz Alūksnei pie drauga luterāņu mācītāja Arta Grīnberga, kurš mācēja teikt, ka Alūksnē viņa draudzē stāstīja Raipa Raigijā, bet, protams, kā mācītājs neko viņš nedrīkst stāstīt draudzes noslēpumu, nedrīkst tā izpaust. Bet es uzzināju toreiz, ka Alūksnē ir vislielākie kapusvētki Latvijā, un paši jēdzienu kapusvētki es biju dzirdējis, bet nekad nevienā nebiju ņēmis līdzdalību. Un es zinu, ka Andris Akmentiņš savā mūžā ir bijis vismaz 40 kapusvētkos, ja ne vairāk. Man sanāca pēc tam nākošajos 3 gados tos 40 kapusvētkus 3 gados iespiest. Tā kā mums ir aptuveni līdzīgs skaits kapusvētku apmeklējumu. Kāpēc? Tādēļ, ka pirmie kapusvētku Alūksnē man tik ļoti uzrunāja, ka bija skaists, ka tas ir materiāls, noteikti vizuāls materiāls, es pētīju tālāk un pārsteigts atklāja, ka nav nekas uz to brīdi izdots, sakarīgs, apdomīgs, tekstuāls, taustāms, lasāms un tad kopā jau ar Ines runājot, skaidrs, ka grāmatai būs tapt gan ar bildēm, gan ar tekstiem un ir milzīgs prieks par to, ka šodien ir tā diena, kad tas viss ir materializējies brīnišķīgā, manuprāt, lieliskā dizaina tādā paraugā, par ko Rūtai un Artim liels paldies. Viņi ir lielisku darbu pastrādājuši, un arī likās, ka tai grāmatai būtu jau pirms 4 gadiem jāiznāk, pirms 3 gadiem. Tomēr tas